jo tālāk iet medicīna, šī mūsu vadošā medicīna, jeb farmācijas medicīna, kā es viņu dēvēju, jo arvien vairāk gan paši mediķi, ārsti, gan arī cilvēki saprot kā pacienti, ka kaut kur ir tas strupceļš, jo daudzām kroniskām slimībām šobrīd nav zināmi iemesli, kāpēc, nav zināmi cēloņi, bet lūdzu, kur ir receptīte, kur ir zālīte. Tātad autori grāmatā stāsta, ja atbild uz jautājumu, kas patiesībā izraisa sirds slimības, ja? Nevis holesterīns izraisa sirds slimības. Holesterīns ir sekas, ja holesterīns ir glābējs, kas nāk censties kaut ko salabot. Tas, kāpēc mums biedē to holesterīnu, jo dakteri, kas operē mums sirsniņu un asinsvadus, attaisa vaļā, tur un ierauga, tur ir holesterīns asinsvados. Un viņa mums māca un stāsta, ka tāpēc mums ir visi šie insulti un kardiovaskulārie citi notikumi, jo tur ir aizprostotas artērijas, ar ko ar holesterīnu. Bet jāsaprot, kāpēc holesterīns tur ir atnācis. Viņš ir atnācis labot to asins vadu endotēliju, kas nozīmē, ka pirms tam tur ir bijis iekaisums. Ja? Tātad autori grāmatā stāsta, ja atbild uz jautājumu, kas patiesībā izraisa sirds slimības. Ja? Nevis holesterīns izraisa sirds slimības. Holesterīns ir sekas, ja holesterīns ir glābējs, kas nāk censties kaut ko salabot.